Šodien es jums parādīšu, kā pieslēgties attālinātam Apple datoram. Uz datoru, kuram vēlāk vēlēsimies pieslēgties, izvēlamies sistēmu preferences, izvēlamies sharing un ieķeksējam ķeksīti remote login, šādā veidā aktivizējot SSH pieeju. Pēc tam no datoru, kur slēgsimies, izvēlamies terminālu. Un ar SSH mums ir iespēja tagad pieslēgties attālinātam datoram. Šeit jūs nodat SSH lietotājs, IP adrese vai domēna vārds vai hostnames un ievedat savu lietotāju paroli. Lūk, šādā veidā esam piekļuvuši attālinātam datoram. Protams, lai šādā veidā izmantot savu Apple datoru, diezgan daudz, kas ir jāsaprot arī no darbošanās konsolē. Parādīšu jums, kā attālināt arī palaist VNC servisu, kas jums ļauj pieslēgties grafiskajai videi. Tātad, kā jūs redzējāt, man uz ekrāna ir lejupielādēta tāda programma kā Wine Server, kas principā ir parasts VNC servis. Tātad, tā kā man viņš atrodas uz desktop, ejam uz desktop, apskatāmies sarakstu. Šeit ir redzams Wine Server, saucamais konteiners. Nokopējam un ejam iekšā Wine Server. Protams, atstarpes vietā jāliek ir šāds simbols, norādot, ka sekos atstarpi. Kas mums interesē OS X VNC server aplikācija. Tā kā mēs esam attālinātā datorā ieslēguši SSH atbalstu, ir iespējams izmantot SFTP servisu, lai augšu pielādētu failus. Tātad izvēlamies SFTP, lietotājs un, kā jums teicu, IP adrese, hostnames, domēna vārds savam datoram. Ielogojamies un uzkopējam šo izpildāmo failu. Pēc tam varam slēgties nost un vēlreiz pieslēgties ar SSH attālinātam datoram. Ja mēs nostojam saturu, mēs redzam, esam uzkopējuši OS X VNC serveri. Tad vienkāršā veidā izpildam šādu komandu, kas nozīmē, kad tiks izpildīts OS X VNC servera fails un kā parametrs norādīts, lai netiek darbināta autorizācija. Beigās uzliekam add zīmīti, kas nozīmē, ka process tiks palaists tā saucamajā backgroundā un aizvarot terminālu, šis process netiks apstādināts. Tātad izpildam šo failu. Lūk, viss redzams ļoti skaisti, kā mūsu servers ir piestartējies un klausās uz 5901 portu. Tālāk uz sava datora veram vaļā VNC klientu. Mazliet nāksies pielabot portus un spiežam connect. Pēc mirklīta atverās ekrāns uz attālinātā datora, kuru jau jūs varat lietot.